Mēs esam atbildīgi par tarifiem, kurus rīdzinieki redzēs savos atkritumu izvešanas rēķinos. Mēs piedalījāmies Mājokļu un vides komitejas sēdē, mēs redzējām to aroganci, kurā principā nāca no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, tostarp arī privātajiem. Es biju ļoti nepatīkami pārsteigta, redzot to, kā viņi izturās arī pret domas deputātu jautājumiem. Jā. Aicinām arī jūs iegribēties mūsu darbinieku pulkam, mums ir ļoti daudz vakanču. Ļoti vajadzīgi gan brālēji, gan šoferi. Vēl lielāku aroganci mēs redzējām arī no Getliņa Eko puses, kuri vispār neuzskatīja par nepieciešamu ierasties uz šo sēdi un pamatot arī, teiksim, savu tarifu veidošanas politiku. Mēs zinām, ka šajos Getliņa Eko tarifos ir iekļautas dažādas kinofilmas par Getliņa Eko poligonu. Varbūt šī kefīra pudele varēja nonākt dzeltenajā konteinerī, nevis atkritumu kalnā. Dažādas sabiedrības informēšanas kampaņas, kuras visticamāk, es pieļauju, nemaz nav izsekojamas, teiksim, attiecībā pret sasniedzamo rezultātu. Tā vispār nav. Uz tomātu festivālu! Bet mēs neredzam, ka kaut kas ir labojies, teiksim, šajā jomā. Līdz ar to, protams, kamēr vieni ballējās, es runāju par atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, viņiem viss ir brīnišķīgi, viņiem viss ir kārtībā, tikmēr otri saņem rēķinus un maksā šos rēķinus. Un mēs esam šobrīd rīdzinieku pusē, tāpēc mēs neatbalstīsim šo domas lēmumu, mēs balsosim pret.